Čau! Gribu aprunāties par to, kam obligāti ir jābūt iekļautam tavā ēdienkartē. Bet pirms tam bišķiņi enerģizējamies, ņemam savu kurkumas bombu. Ņemam karotīt, izskatās, ka bišķi matu sēst arī. Labi. Labi. Ķeramies pie lietas. Tad skaidrs, ka ja tu tur, jo vairāk tu ej detaļās, jo niansētāka tā onkoloģiskā ēšana ir, un viņa iet pretrunās, bet par to citreiz tagad tādi 5 produkti, kurus noteikti vajag tavā ēdienkartē. Bet jo vairāk, jo labāk. Pirmais – griķi. Griķi! Cik jauki tie griķi! Pilnīgi visi produkti, kurus tu lieto, ja tu vari atļauties un tu vari atrast, vislabāk ēst ekoloģiski tīrus. Vai tie ir griķi, tie ir kaut kādi piena produkti, augļi, dārzeņi, jebkas zivis. Pilnīgi visi, ja tu vari atļauties, tad ekoloģiski, protams, ir kriet labāk. Tā, griķi burtiski dažos vārdos ir ļoti labi, jo tie ir pilni ar antioksidantiem, tātad viņi mazina iekaisumu, kā jau mēs runājām, tad vēzis būtībā iekaisina, ķermenis ir iekaisis, un antioksidanti tad cīnās ar šo iekšējo iekaisumu. Otrs viennozīmīgi mūsu zarniņas priecīgākas mikroflorai dod tādu būstiņu, un ir griķi pilni ar dažādām vielām, kas palīdz audiem labāk atjaunoties. Lūk, tāpēc griķus noteikti. Tu vari ņemt arī lēcas. Lēcas man arī garšo, arī ir ļoti labas, bet no viņām ir liela iespējamība, ka pūtīsies vēders. Man tā ir, tāpēc es, diemžēl, lēcas esmu nolicis malā un lieku lielāku uzsvaru uz griķiem. Otrs pārtikas produkts super labs ir kefīrs. Visparastākais kefīrs, bet, protams, atkal var dabūt arī bio. Ņem un dzer, cik daudz vien var. Es lasīju arī vienas dāmas stāstu, ne Latvijā, bet tomēr. Un viņa ļoti lielu tādu uzsvaru lika tieši uz kefīru. Katru dienu dzēra vairākas glāzes. Un skaidrs, ka viņi darīja vēl visu kaut ko, bet to kefīru viņi tā ļoti īpaši uzsvēra. Katram ir jāuztausta to savu. Tāpēc redz, kefīrā arī kaut kāda maģija ir. Un viņi, protams, kefīrs palīdz uzlabot, normalizēt zarnu mikrofloru, un mūsu zarnās dzīvo milzonīgs skaits mūsu imūnu šūnu. Un līdz ar to tādā veidā mēs stiprinam arī mūsu imunitāti. Tā, trešais produkts – skābēti kāposti. Tas ir no tās pašas grupas kā kefīrs, fermentētie produkti, un fermentētie produkti vispār, man liekas, mūsdienās tagad piedzīvo tādu renesansi, un wow, un cik tas ir super veselīgi mūsu ķermenim. Un tas primāri saistās ar to, ka tur ir tie probiotiķi, tur ir laktobaktērijas, kas būtībā normalizē mūsu gremošanas sistēmu. Un gremošanas sistēma, saka, vai ne, tur ir ļoti daudz šie te nervu gali, tie ir kā mūsu tādas otrās smadzenes. Ja mēs to savadam kārtībā, tad ļoti lielā mērā mēs jūtamies forši. Un mūsu imunitāte ir laba un viss ir kārtībā. Papildus tur ir daudz B vitamīnu, vēl viss kaut kas, bet to visu es nezinu, nevaru uzskaitīt. Johaidī, nākošais ir sēnes. 4. ir sēnes, šeit ir vienkārši gailenes. Visa veida sēnes, un es pat nerunāju par kaut kādām ļoti specifiskām kā reišī un tādā garā. Un šitaki, es runāju piemēram par gailenēm, bekām, baravikām. Viņas ir pilnas ar dažādi bioloģiski aktīvām vielām, kas arī zinātniski ir pierādīts, palīdz mums dziedināties. Sākot ar to, ka aptur vēža augšanu, beidzot ar to, ka pat iznīcina vēža šūnas. Līdz ar to, jo vairāk tu ēd sēnes, jo labāk. Un 5. produkts Un 5. produkts ir zivs.
zivs. Protams, arī pilns ar dažādām uzturvielām, bet tas galvenais ir, ka tās ir ļoti, ļoti liels, bagātīgs omega-3 augstskāpju avots. Un tā galvenā štelle saistībā ar mūsu iekšējiem iekaisumiem ir tāda, ka ļoti daudz pārtikas produktu, īpaši apstrādāti un tādi pusfabrikāti, viņi satur ļoti daudz omega-6 augstskābes. Un savukārt ļoti, ļoti maz produktu satur omega-3. Veidojās tāds disbalans, kur atkal zinātnieki saka, tas ir viens no iemesliem, kāpēc šīs onkoloģiskās slimības izraisās. Tāpēc ēd pēc iespējas regulārāk zivi, ja vari 2-3 reizes nedēļā. Vislabākais ir lasis, sardīne, skumbrija, anšovs, siļķe. Nu, un tagad mēs pievēršamies picu gatavošanai. Attiecīgi zivs būtu tas, ar ko aizvietot gaļas produktus. Tātad, kas mums te ir? Mums ir griķi vai lēcas, mums ir kefīrs, mums ir skābēti kāposti, mums ir sēnes un mums ir zivs. Šīs te burvīgās lietas būtībā var veidot tavu tādu kā kodolu ēšanas paradumiem. Protams, pa virsu tam visam arī dārzeņi un augļi, bet par to tu vari lasīt pilnīgi visur. Tāpēc gribēju šos te 5 uzsvert, jo kāds no tiem ir zināms, kāds no tiem varbūt ir nedaudz mazāk dzirdēts. Lūk tā, un, protams, ēdam arī kurkumas bombu.